Es sēžu un lutinu sev tagad ar šo skaisto skatu. Un es pat tik ļoti baudu, ka cilvēks makšķerē zīltiņu. Ko es ar to gribēju pateikt? Ka man bija mērķis, es biju domājis, es aizbraukšu uz vienu konkrētu vietu, bet man saplīs ritenis. Ne tā kā dikti, bet saplīs. Viņam tur ir problēmiņa uzradās. Nu, un tā vietā, lai es pārdzīvotu pa to, kad man plāni izjukuši un nekur es netieku. Nu, tā es tieku, bet tas ir ar pretošanos sanāk. Katrā gadījumā es baudu to, ka mans ritenis ir sabojājies, jo ja es būtu lielā ātrumā nesusies garām šai vietai, man būtu gājis secen tas miers. Šis prieks, ka ir silta diena. Šis mierīgais ūdens, siltā saulīte, klusums, neviena nav. Tā kā pateicība manam ritenim, kas prasās pēc remonta šobrīd. Un pateicība man, ka es ļauju sev vienkārši apstāties tad, kad iekšā tā sajūta ir. Vai aizējam līdz turienai. Un nevis uzklausīt to, cik tā muļķīgi zina ko, nu es labāk iešu, man droši vien, kad jāiet tur un jādara tas un tā tālāk. Nekas no tā īstenībā nav jādara. Vienkārši jāļauj. Cik skaisti.